Labvakar! Labvakar jūs mājās! Nu jau atkal pienācis ir aprīļa mēneša, pēdējā otrdiena pienākusi un atkal esam kopā visi Greenwalk lapu mēneša maija webinārā. Un šovakar apmēram 45 minūtes, 55 skatoties, cik raiti man ies, pavadīšu kopā ar jums, es Agita Bergane-Berģe. Tiem, kas pirmo reizi ir webinārā, uzreiz pateikšu, un ar mani personīgi nav pazīstama, ka šī te bilde, kas ir, tā ir tikai vizuāla bilde maijam kā tādam ziedošajiem ceriņiem un tai sajūtai, kāda mums visiem būs maijā, kad beidzot būs iestājusies vasarīgi siltais laiks, un fotografijā neesmu es, jā, tas tā ir tikai vizuālais, bet tagad, kad es sāku webināru vadīt, man sāk likties, ak vai, varbūt izskatās, ka tas ir kaut kas, kad es mēģinu paslēpties aiz kādu citu cilvēku. Nē. Es esmu diži vecāka par šo jauno meiteni. Nu tā, tas tiem, kur man nav redzējuši. Nu lūk, un kas tad ir, par ko mēs šodien runāsim? Mūsu webinārā vairāk runāsim taisni par to, kas mums mājā ir paredzētas, kādas akcijas, un ko tam man neiet uz priekšu slaids, kāpēc? Nu, kas tad, nu, jā. Lūk, un vairāk runāsim arī par visu, kas ir saimniecībai un mājai. Nu, tā kā noderīgas lietas, un ko mēs kā Greenwalks varam jums piedāvāt, un kā pirmo, protams, es gribētu uzreiz pāriet uz pirms jaunām akcijām, sākam runāt par jaunajām akcijām, es vēlētos pāriet uz mūsu Greenwalk veikalu, kurā ir, tūlītās pāriesim, kurā ir mūsu akcijas, kas ir šajā mēnesī aktuāls, jo vēl pāris dieniņas, tātad šodien un rīt, mums ir aktuālas aprīļa akcijas, un aprīļa akcijās ir īpašās cenas, vai pareizāk sakot, īpašā akcija pēc otras dāvanā ir stikla tīrīšanas audumam, universālam luks audumam un grīna audumam. Tātad visiem šiem te audumiņiem, kuri ir mūsu top produkti, ar šiem te ar luks audumiņu un grīna audumu mēs uzkopjam, tīram sausā veidā visus putekļus, slapjā veidā. Absolūti visus netīrumus varam pabērst, gan kalcija nosēdumus, gan taukus, gan, pilnīgi visu, gan arī, tīri tādas tehniskas lietas, drupačus un visu pārējo. Un savukārt sausā veidā uzspodrinam stiklu vai metāla priekšmetus pēc tam, kad esam notīrījuši ar universālo audumu vai ar grīna audumiņu, un ar stikla audumiņu tad mēs uzspodrinam stiklus, logus, visa veida, tur lampas un visādus metāla priekšmetus, piedarumus galdā, svečturus un tai pašā laikā arī, protams, varam auto, kaut gan priekš auto daudz labāk strādās audums spodrināšanai, kuram arī šobrīd ir īpaša cena, 8 eiro, parasti klasiskā cena ir jāpaskatās, cik tad ir klasiskā cena, ir 11 eiro, un šobrīd ir ļoti, ļoti laba cena. Lūk, tā, kad audums pulēšanai mums parasti ir 12,80 maksā, bet šobrīd ir tikai 8 eiro. Lūk, tā, ka tas ir jau spodrināšanai mašīnai, un tagad šobrīd ir pienācis tas laiks, kad jau varam sākt cerēt, ka siltums tūlīt būs, un varēsim nomazgāt auto paši savā pagalmā, vai arī kaut kur citā kādā vietā, katram ērtā, un nospodrināt ar audumu pulēšanai. Īpaša cena 3,90 ir Greenwalk universālam tīrīšanas sūklītim, kuram ir tāda struktūra, tāda vairāk jau,
ar tādiem lielākiem sariņiem, kas savāc ļoti, ļoti daudz netīrumus. To varam virtuvē drupačas vākt, netīrumus dažādas vākt, pēc tam labāk taukainu, nē, jo grūti izmazgāt. Viņam tā ir tā viņa, nu, teiksim tā, problēma, ka ja tauki ļoti dziļi sajiet, viņus arī ir grūti izmazgāt. Protams, ar mūsu baltajām ziepēm vai melnajām ziepēm vai arī dišsoap neitrālu trauku mazgāšanas šķīdumiņu, kas ir taukiem taisni paredzēts tauku šķīdināšanai, protams, ka ļoti labi var izmazgāt. Bet, nu, man pašai labāk patīk, ka es vairāk tādas birstošas lietas ar viņu vācu, netaukainas, dažādus netīrumus, beržu, un tā ļoti labi vannas istabā arī strādā. Un daudz arī izmanto to kā dušas švammīti, protams, ļoti labi strādā. Tad ir Grīnvalka virtuves darbu spirāls skrāpītes arī ir akcijā šajā te mēnesī, un par audumu spodrināšanai jau runājām. Šobrīd arī grīdas komplektam dāvanā nāk 2 tīrīšanas audumi, mazajam komplektiņam, savukārt grīdas komplektam vidējam dāvanā nāk 3 tīrīšanas audumi. Zinu, ka šis ir top šī mēneša produkts, ko jūs ļoti naski esat izmantojuši šo akciju, un vēl ir iespēja 2 dienas tie, kas vēl nav paspējuši. Tā ka tas ir, nu, tāda milzīga, nu, teiksim tā, tiem cilvēkiem, kuriem mājās vispār nekas nav no Grīnvalka, tad pilnībā pietiek nopirkt šo te grīdas komplektu vidējo, un viņam būs pilnīgi viss tas, kas ir mājai nepieciešamais. Lieliska dāvana, un šobrīd laikam ir tā, ka, nu, diemžēl, nopirkt kaut ko, kas ir cilvēkam noderīgs, šajā te laikā par mazākā 50–60 eiro, gandrīz praktiski neiespējami. Nu, lūk, tā ir tāda, nu, visu atzīt ļoti laba dāvana. Vai mazais komplekts jau, tas vairāk būs, tā ir mazā izmēra slotiņa. Tā vairāk būs nu, tādās mazos dzīvoklīšos, kur ir maz, vai arī tur, kur ir ļoti daudz paklāju un ļoti maz ir flīzes un parastā grīda, tad ir ērti izdevīgi. Tur, kur ir daudz trepes, ir ļoti ērti, jo šī te mazā pēda ir kā reiz, lai, nu, tādā trepju izmērā ļoti labi, tad ir ērti tīrīt. Tā, ka daudziem ir tā, ka ir šis te vidējais komplekts, un vienkārši pēda ar slotiņām ir nopirkt no mazā komplekta, arī tā var komplektēt. Tur, kur ir jau vairāku stāvu mājas un uzkopšanas telpas. Melnās Grīnvalka, melnās saimniecības ziepes šajā mēnesī tikai 9,90, izmantojiet vēl iespēju. Tās ir lieliski, pilnīgi neaizstājams šobrīd dārza darbos gan augus apsmidzināt, nu pat ir īstais laiks, lai skudras neizēstu visus ziediņus, avenēm, erkšķogām, upenēm un lai nesavairotos laputis. Īstais laiks tieši šobrīd ir jāsmidzina melnās saimniecības ziepes. Kā to lietot, viss ir uz pudeles uzrakstīts, visu to internetā mājaslapā arī var atrast. Izmantojiet, ja tagad paspēsiet laicīgi vēl nosmidzināt, iespējams, ka vispār šogad vairs nevajadzēs viņas lietot dārzā. Ja ir jau bišķiņ par vēlu dažās vietās, tad vajadzēs kādas pāris reizes šajā vasarā vēl izmantot smidzināšanai. Kas vēl? Protams, melnās saimniecības ziepes ir absolūti unikāls traipu tīrīšanas līdzeklis gan uz virsmām, gan arī apģērbam, audumiem. To, ko var izmazgāt ar melnajām saimniecības ziepēm, to, man tā liekas, nevar izmazgāt absolūti ne ar ko. Šobrīd nu, es pati arī pārbaudīju, man ir tāds ļoti, ļoti skaists namborēts balts galdauts, kas ir virtuves apaļajam galdam absolūti
ideāli piemērots, bet problēma ir tā, ka punkts 1 viņš ir balts, punkts 2 virtuvē ir gan mazi cilvēciņi, kuriem sanāk šo to uzmest uz tā galdauta virsū, gan arī seniori, kuriem varbūt kaut kas vairāk reizēm misējās nekā ierasti, gan arī saimniece, kura pati bieži vien nošķaida ar kaut ko šo te galdautu. Un man māsa vienmēr, kad atnāk ciemos, viņa saka, ārprāts, kā tu vispār tādu skaistu galdautu liec, vai tev nav žēl? Un es pateikšu, mans noslēpums ir tas, ka, protams, viņš paliek netīrs, protams, ir sajūta, ka to jau nekas neizmazgās, pat melnās ziepes, bet katru reizi, kā es izmazgāju ar melnajām ziepēm, šo te galdautu, kurām ir visa veida pleķi virsū. Varat iedomāties, jā. Viņš vienmēr atkal ir spīdīgi, bez pleķiem, absolūti tīrs, un man pat dēls teica, kad bija ciemos, viņš saka, Klau, viņš tev izskatās kā balināts. Jā, tās melnās ziepes uz tādiem tamborējumiem, uz mežģīnēm, vienkārši neaizstājams. Visiem, kuriem šobrīd ir jāmazgā aizskari. Pēc ziemas logus jāmazgā, aizskari jāmazgā. Atkal, ideālā variantā, ja ir iespēja, iemērciet no sākuma melnajās ziepēs un tad izmazgājiet veļas mašīnā. Nav tāda iespēja, vienkārši saslapiniet pašus tos aizskarus, ielejiet tās melnās ziepes iekšā, bišķi paberzējiet un tādu saberzētu ar melnajām ziepēm, metiet iekšā mazgāties, pielieciet vienalga vai regulāru pulveri vai, ja ir pavisam baltas lietas, tāda pulveri šito, pēkšņi aizmirsu nosaukumu, mūsu pulveris ar sodu, kas ir super pulveris absolūti visai baltai veļai. Ar to izmazgāsiet koši, viss būs tīrs, koši balts. Ja mēs runājam par mazgāšanu un veļu, man bija tāda iespēja savā dzimšanas dienas mēnesī pusmēnesi pavadīt Āfrikā uz tādas salas Zanzibāra. Un tā ir Garšvielu sala, un tur dzīvo, protams, arī tur ir ļoti daudz viesnīcas un ļoti daudz, ļoti daudz viesnīcas, līdz ar to tur turisms ir mega attīstīts. Kādreiz šī sala ir bijusi Britu pārvaldībā, bet jau no pagājušā gadsimta 1900 kaut kādiem, laikam, 60. gadiem viņi ir jau Briti ir prom no tās salas un sala ir absolūti brīva. Tur, protams, dzīvo arī ne tikai turisti, kā jūs saprotat, bet ir arī vietējie iedzīvotāji, tāda svalī tauta. Un man bija tā iespēja arī būt, iet ekskursijā uz tuvējo pilsētiņu, teiksim, maigi sakot, tā ir 30,000 cilvēku tur dzīvo. Grūti bija pateikt, kā viņi tur dzīvo un kā tas ir, jo mājas tur nelikās, kad ir tik daudz, lai 30,000 cilvēku dzīvot. Bet tā bija tāda piemiņas diena, kurā visi cilvēki bija, tā kā viņiem tā bija brīvdiena, un ejot caur pilsētu arī daudzos pagalmos, pie mājām. Tur tāda nav pagalma, kā mēs to klasiski uztveram, tur ir māja pie mājas. Un pagalmā tur uz liemenīša sēž sievietes, meitenes, un viņi mazgā veļu. Jo pirmais, kas man bija, es biju pārsteigts, vai
kas pa to ceļu tā kā tek zils ūdens. Es zinu, kad ir problēmas viņiem ar ūdeni, jo viņiem dzeramā ūdens problēma ir liela. Viņiem arī visu, tā kā tādai ikdienai ūdens tiek no okeāna ņemts un atsāļots. Un tāds saimniecībā tiek izmantots atsāļotais ūdens. Un dzeramo ūdeni, tad viņiem laikam tur kaut kā piegādā klāt. Un man pārsteigums, pa to, tā kā pa ceļu tek zils ūdens. Kas tas tagad ir? Un paejam tālāk, skatāmies, sēž uz lieveņa sievietes, meitenes un mazgā veļu. Un tā veļas mazgāšana ir tāda, ka viņi vienkārši ir saslapinātas drēbes, tiek bērts patiešo tāds zils pulveris virsū, un viņas tiek bērstas, bet pulveris daudz, viņas uzber uz to audumu gabalu, ko viņas berž ar rokām. Viņas uzber, es nezinu, 3 reizes vairāk nekā mēs beram uz visu veļas mašīnu. Un viņi ar to berzē un mazgā un skalo un viss tas tek tur uz ceļu aug tur. Tā kā nav tā īsti kaut kāda zāle, tur kaut kāda auga, bet tur nav tā zālāja, kā mēs to saprotam. Un diezgan liela arī ir tā, tas nesaimnieciskums arī tādā ziņā, kad visādas tur plastmasas mētājās un pudeles un vispārējais. Nav tur tīrība viņu tajās saimniecībās. Un nav arī dārzi pie mājas, un tā viņi tur māja pie mājas, tur tāda kvadrātiņa, bet, ir viens pie otra un tā. Bet tas mazgāšanas veids, tas man vienkārši izspridzināja smadzenes, un tad es sapratu, kad, traki, ja tas viss nonāk dabā, tas ir tiešām notiek pasaulē, un tas tā arī ir. Tā, protams, nav lielākā tā problēma. Protams, ka tur ir pietiekoši liela arī nabadzība, un no vienas puses jau ir tā, kad, turisti ienes diezgan daudz naudas, daudz viņi arī, iet jūrā un nodarbojās ar zivsaimniecību un arī tāpat audzēja garšvielas un tā. Un es nevaru teikt, ka ja viņu dzīvesveids neatbilst mūsu tā kā standartiem, ka tāpēc viņi ir nelaimīgāki. Nē, jo visas sievietes un visi bērni iet taisnām mugurām un augsti paceltām galvām. Tas nozīmē, ka viņiem viss ir kārtībā. Un tas būtu tas, kas mums būtu vairāk no viņiem jāmācās. un tas man ļoti iespiedās tā kā acīs, ka tiešām ir šīs te augsti paceltās galvas, smaidīgās acis, ļoti laipni cilvēki, ļoti skaisti cilvēki. Patiešām ļoti skaisti cilvēki, un tas absolūti nelīdzinās Āfrikas, vismaz tās puses iedzīvotāji absolūti nelīdzinās ar to, ar ko varbūt tādam standarta Eiropietim liekas, ar ko asociējās Āfrikas, kāds vizuāli izskatās, tāda kā Amerikā mēs esam redzējuši vai kā. Mums Rīgā uz ielas noteikti ir daudz tumšāki un līdzīgāki cilvēki Amerikas, kā saka, nedrīkst teikt nēģeriem, bet tāds laikam ir tas tomēr tas nosaukums. Lūk, tā ka ļoti, ļoti skaisti cilvēki, ļoti, ļoti skaista sala un ļoti burvīgs Indijas okeāna ūdens un viss tur ir tīrs un skaists un kārtīgs bet tās iemaņas veļas mazgāšanā, viņas ir pavisam, teiksim tā, ja kādreiz visdrīzāk viņi mazgāja tiešām ar šīm te dabīgajām vielām dažādām, un tas noteikti nekaitēja nekādā ziņā videi, tad šobrīd, ja pat gruntsūdeņos būtu saldūdens, ko varētu dzert, tad viņu diez vai varētu dzert tādā pilsētā, kā es biju un skatījos, jo tur tiešām viss ir jau,
tiek sabojāts ar pulveriem, un tad man likās, vai, cik mēs lieliski labu darbu darām, ka mēs viens otram atgādinam, ka pulveris ir jālieto maz, ir jādomā, kad mēs viņu lietojam, un jādomā, kad mēs varam iztikt arī bez ķīmiskiem pulveriem, kad mēs varam lietot tikai melnās ziepes, kad mēs varam lietot baltās ziepes, kad mums pietiek ar sodu, kas ir lielisks mazgāšanas līdzeklis arī, un šādā te veidā pārdomāt un piedomāt un vienam otram pieskatīt pār plecu un pateikt, ir taču citas iespējas, mums nav jāsagandē visi ūdeņi arī šeit Latvijā. Tādas mana kā pārdoma un duālā sajūta pēc mana atvaļinājuma. Lūk. Ja mēs ejam tālāk, tāda atgādinājums, kad ir putekļu slotiņas mops ļoti labā cenā, un pārējais laikam ir jau tas, par ko mēs ikdienā jau esam šeit redzējuši. Iesim tālāk, jo es tiešām ļoti ilgi runāju par vienu tematu, un man tagad ir jāiet jau tālāk. Un kas tad mums būs šajā mēnesī? Kādas mums ir šajā mēnesī akcijas? Un ar ko mēs šo mēnesi varam būt, teiksim tā, ar ko vairāk par ko runāt, tad jau ejam tālāk. Tātad, tālāk mums ir maija mēneša īpašie piedāvājumi ir ar īpašām tādām cenām ir kosmētikas audumam komplektiņam, kur ir 2 gabali iekšā. Parastā cena ir 11,30 šajā te mēnesī, lapu mēnesī maijā. Būs akcijas cena 8 eiro. Un kosmētikas auduma komplektiņš, tas nenozīmē, ka, ja nosaukums kosmētikas audums, tad mēs viņu lietojam tikai kosmētikas noņemšanai, nomazgāšanai, bet šis te kosmētikas audums lieliski kalpo arī tad, ja ir vajadzīgs vienkārši dušā iet, un tas ir vienalga vai sievietes vai vīrieši, vai lietojam kosmētiku vai nelietojam kosmētiku, viņš kā mazgāšanas audumiņš ir lielisks. Šobrīd sāksies karstais laiks. Bieži būs situācijas, kurās varbūt būs karstāks nekā mums patiktos, un mūsu organisms ieslēgas dzesēšanas sistēma, ko sauc par svīšanu, un svīšanai nav nevainas. Tas ir mūsu, teiksim tā, izdzīvošanas nepieciešamība, bet, lai tas neradītu mums diskomfortu, tad mēs varam ņemt līdzi somiņā kosmētikas audumiņu, un tad, kad ir iespēja ieiet un nomazgāties, tad mēs varam vienmēr izskalot padus, izmazgāt vai apmazgāties, atsvaidzināties ar šo te kosmētikas audumiņu, jo ūdens pieejams Latvijā mums ir absolūti visur. Šos te kosmētikas audumiņus mēs arī izmantojam kā dubšu salvetītes, dubšu mazgāšanai mazajiem zīdainīšiem, arī vanniņā mazgājoties, mazgājam ar šīm te salvetītēm, ar maigo ūdentiņu, maigo audumiņu ar ūdentiņu mazgājam bērniņus. Vēl, protams, šīs te salvetītes arī senioriem ir ļoti labas personīgai higiēnai. Tad, kad cilvēki ir slimi, ir ērti arī apmazgāt gultās guļošos ar šo te audumiņu. Tā ka var izmantot dažādos veidos. Vēl, protams, tad, kad braucam ceļojumos, tad arī ļoti labi paņem tādu audumiņu. Viņš aizņem maz vietas, bet ja kaut kas mums izlīst, kaut ko sasmērēm vai ko, tad arī šis audums ļoti labi kalpo, lai visu savāktu, nomazgāt rokas, notīrīt rokas, noslaucīt rokas, var sakot visur. Otrs tāds, ko mēs izmantojam,
Tagad arī tad, kad sāksies visas peldēšanas sezonas un viss pārējais, ja ir somiņa lielāka, tad ieliekam tur vannas dvieli mazā izmēra, kas šajā mēnesī arī ir ļoti labā akcijas cenās, 16 eiro lielas vielas. Izmantot varam ne tikai vannas istabā, bet arī kā sporta dvieli. Var doties uz sporta zāli, un tad, kad ir svīšams, laucīt sviedrus vai rokas, vai pēc dušas noslaucīties, ļoti daudz uzņem mitruma, ir viegls, mīksts, ātri žūst, lielisks. Visi tie, kas izmanto sporta nodarbībām šo te dvieli, ir vienkārši fani dvielim šim. Tieši šis te mazais izmērs, jo lielā izmēra dvielis, tur vajag lielāku somu, kur tev ņemt līdzi, un nevienmēr mums tas slapjums ir tik daudz. Lielais dvielis lieliski būs pirtīs iešanai, lieliski būs arī, protams, pēc baseiniem, lai slaucītos pēc arī jebkurām mazgāšanās, kas mums ir, vai lai ietītu bērniņu, lai silti būtu, vai lai silti uzmest uz pleciem, lai nebūtu augsti pēc peldēšanās. Protams, vienmēr atgādina, ka šos te gan mazo dvieli, gan arī lielo dvieli nav diži labi izmantot jūrmalā, jo tur jūrmalas smiltīs, tāpat viņas vienmēr tur iekļūst, un viņas ir grūtāk, tā kā izpurināt ārā no šāda dvieļa, jo viņš sevī ļoti iesūc jebkādus netīrumus, ja, un smiltis līdz ar to viņš arī sevī nav tā gluda struktūra, tur labāk ir gludās struktūras audumus. Tad dāvanā, pareizāk sakot, ļoti labā cenā šajā mēnesī būs arī matu kapucis. Matu kapucis ir izgatavots no ļoti blīvas mikrošķiedras, kurā sevi uzņem ļoti daudz mitrumu, līdz ar to uzliekot tādu kapuci pēc matu mazgāšanas, jau 70% no visa mitruma būs kapucē iesūkusies, un mums jau veidošanai vajadzēs tikai tur būs palikuši 30%, līdz ar to mums nevajag pārlieku dedzināt matus, tur ātri varēs izfēnot, vai ātri, svaigā gaisā arī viņi vējiņā siltā arī izžūs mati. Matu kapucis ir lielisks arī tagad, kad sāksies daudzās mājās ir šobrīd, daudzās iestādēs šobrīd ir kondicionieri. Un pēc tam, kad mēs esam vai baseinā, vai kaut kur peldējušies, vai mums ir slapi mati un ir kondicionieris, tāda ir ļoti lielas problēmas. Bieži mēs saslimstam tikai no tā vien, ka esam apsaldējušies. Šajā gadījumā matu kapucis arī ļoti, ļoti labi nodara, jo matu kapucis uztur siltumu un neļauj sasaldēties. Tā ka ļoti, ļoti labs. Ja jums nav vēl, vai arī vēlties kādam uzdāvināt, jūs nekad tā kā nekļūdīsieties ar šo te dāvanu. Tā noderēs vienmēr. Tad ir tāda īpaši, esam pievērsušies šajā te mēnesī arī, tā kā teiksim tā, virtuves un veļskopšanas risinājumiem. Es jau par pulveriem sāku jau runāt, jau neizturēju. Iepriekšā sadaļā, šajā te mēnesī mums būs īpaša cena regulāri pulverim, lai iedrošinātu atkal jau tos, kuriem vēl joprojām ir cita veida pulveri mājās, un kas ir mazāk, tā kā vidēji un cilvēkam saudzīgi, izmēģināt šo te pulveri, paskatīties, kā viņš strādā. Regulāri pulveris ir paredzēts absolūti visa veida veļai, izņemot vilnu, jo vilnai nedara pulveris, tur jābūt šķidram mazgāšanas līdzeklim, tur vislabāk strādās Wash, arī no mūsu grīnvalka produktiņiem. Bet regulāri, tas ir tas, kas ir viens no ekonomiskākajiem, visefektīvākajiem mūsu veļas pulveriem, kas izmazgā traipus lieliski un tajā pašā laikā arī noņem jebkuras smakas. Bieži es pieminēju to, ka zirgaudzētavās vai staļos, teiksim tā, ir mums klienti, kuri izmanto zirgu segu mazgāšanai
un visu to piedarumu mazgāšanai tieši regulāri pulveri, tā iemesla dēļ, kad mazina arī to aromātu, jo ir, protams, specifisks aromāts zirgu sedliem, zirgu segām, apģērbam arī zirgkopiem. Un tas ļoti labi, tas regulāri pulveris strādā uz to. Virtuvē savukārt mums ļoti labi noderēs antikalka citro, kas ir ļoti saudzīgs līdzeklis cietā ūdens radīto nogulušņu novēršanai, un tam ir tāds svaigs citrus aromāts. Pareizi atšķaidījumā jālieto, jo tas ir koncentrāts, tātad pavisam mazliet. Mēs atšķaidam ar ūdeni, un tad jau kalcija visas nogulsnes varam ļoti labi notīrīt. Ļoti labas atsauksmes ir, un arī es pati izmantoju toaletes poda un izlietnes mazgāšanai šo te antikalka citro. Tiešām viņš ļoti labi arī visus urīna akmeņus neutralizē un neļauj, tā kā viņiem atjaunoties un veidoties. Tā ka to arī šādā te veidā šo var izmantot gan vannas istabā, gan virtuvē, un pat var lietot arī uz krāniem, jo kaļķu noņemšanas līdzekļus ne visus var, bet tā kā šis ir no organiskajām skābēm un spirtiem, tad šo te var lietot arī krānu tīrīšanai, atkaļķošanai, dušas klausuļu, dušas tās trubas arī ļoti labi atkaļķo. Starp citu arī tīrīt dušas stiklu, dušas sienas, flīzes arī, bet atceraties, viņš ir jāatšķaida proporcijā, kas ir nepieciešama kaļķu šķīdināšanai, tad jūs saslapinat ar ūdeni virsmu, tam ir obligāti, saslapinat ar ūdeni virsmu, un pēc tam uzšļāciet virsū šo te tīrīšanas līdzekli, atkaļķotāju antikalka citro, un brītiņu pagaidiet. Un tad jau skalojiet ar ūdeni, jūs redzēsiet, cik ļoti labi noskalojās. Un tad jūs varat ja ir lielāki tie kaļķi, jūs varat palīdzēt vēl ar skrāpjaudumu, kurš akcijā šomēnes ir 5,70 maksā. Tas ir ļoti efektīvs tad, kad ir kaut kādi lielāki kaļķu nosēdumi, ziepju nosēdumi, tauku noslēpumi, un tādi, kas ir tādi grūti, kuri jāpabērš, viņi ir piekaltuši vairāk, tad jebkam, kas ir piekalts, ļoti labi šis skrāpjaudums strādā, ļoti labi. Ja ir piemēram, uz sienām kaut kādas flīzēm, virtuvē arī tā kā no miksera tur kaut kas ir aizgājis pagājus kaut kādu, vai vēl kaut kādā veidā tur kaut kas uzprakstījies un piekalts, ļoti labi viss notīrās ar šo te cepeškrāsnīs, protams. Vārds sakot, visur, kur vajag kaut ko mazliet pabērst. Tur ļoti labi strādā šis te skrāpjaudumiņš. Savukārt virtuvē uz tādām vietām, kur ir tauki, tur vislabāk strādā virtuves pelēkais audumiņš. To varam izmantot gan tvaiknosūcējam, piemēram. Tas vienmēr ir ar taukiem un putekļiem un visu, un tā masa ir ļoti grūti notīrām ar šo te virtuves pelēko audumu, ļoti slapju, var notīrīt vienkārši žviks, un viss ir tīrs. Šo te audumiņu var arī izmantot virtuves dvielīšu papīru, lai nebūtu visu laiku jāmet ārā, vietā gan, lai slaucītu virsmas, gan arī, lai rokas slaucīt šajā te dvielītī, pat no, kotletītes taisam, slaukam, pīrādziņus, vēl kaut ko, visur noslaucīt, un šis audumiņš pēc tam vienkārši izmazgājam un atkal lietojam, Bet, it īpaši viss, kur ir saistīts ar taukiem, šis noņems audums vislieliskāk, un viņam vispār nav neviens, kas vēl labāk uz to visu strādātu. Lūk, tas ir tas, kādās šobrīd ir akcijas uz šiem te produktiņiem. Un tad ir, protams, mūsu īpašā grīnvāka akcija. 2 par 1 cenu, vai 1 pērc, otrs dāvanā. Šajā akcijā šomēnes ir audumiņš avene. Šis te audums ir ļoti īpašs ar to, ka ir pašas, teiksim tā,
viss tāds blīvākās struktūras, universālais auduma audums, teiksim tā, ja? Kurš ir liela izmēra. Un tādēļ nodara gan kā dvielis, kā virtuves dvielītes, gan arī viņš ļoti daudz mitrumu savāks, ja jūs mazgājat trauks, un vienkārši ir dvielītes uz kā uzlikt virsū, lai nožūtu trauki, noticētos ūdens. Nekad nesasmirdēs, piemēram, ja jūs tā trauks liekat uz kokvilnas dvielīša vai lina dvielīša, tad apakšā, ka jūs pacelsiet, tad būs tam, ja ilgāku laiku ir stāvējis, piemēram, tur būs tā kā rūkta maliņa krūzītē, ja jūs jūtat, tur jau mikrobi ir savairojušies, vai arī sasmirdējis ir, ja, tad uz šāda dvielīša liekot jums nekad nebūs tāda problēma, ka tie trauki sasmirdētu. Pulēšanas audums viena pēc otras dāvanā šo mēnesi. Pulēšanas audums tātad visiem stikla, metāla izstrādājumiem, protams, arī kā virtuves dvielīte tieši priekš stikla izstrādājumiem varam izmantot, bet varam izmantot arī viņu kā auto audumu. Tātad nomazgājam ar grīnaudumiņu vai ar šmamītēm, nomazgājam un pēc tam noslaukam lieko mitrumu ar šo te pulēšanas audumu, un automašīna būs daudzas reizes ilgāk tīra un daudz labāks rezultāts. Jo vienkārši virsmai nebūs nekā netīra virsū, un tāpēc arī tik ātri netīrumu nepieķersies, pat putekļi ne. Optikas audums arī viena pēc otras dāvanā. Tad šajā optikas audums šobrīd aktuāli paliek saules brilles, protams, saules brillēm, telefoniem, mobīlajiem, jebkurām šīm tehnikām, kurām ir spīdīgās virsmas, datori un jebkura veida optikas, tur fotoaparātiem un tā tālāk. Visam izmantojam optikas audumu. Ļoti laba dāvana, vienu pērkat, otrs dāvanā, vienkārši lieliski. Mazās lētās dāvaniņas. Dakterīšiem šokolādes vietā. Ja? Jo citādāk ir tā, ka tie dakterīši, masieri un kam mēs vēl nesam kādus gardumiņus šokolādītus, un ko viņiem jau tas cukurdiabēts jau tā kā klauvē kaut kur pie sienas. Un tad, ja mēs gribam saudzēt viņu veselību, tad labāk uzdāvinām optikas audumiņu viņiem. Nu, tas tā, jokam. Un tad pavisam drīz, teiksim tā, jau ceturtdien. No 1. māja līdz 5. maijam būs brīvdienas zibens akcija. Un kā tā darbosies, veiciet pasūtījumu mūsu mājaslapā Greenmalk.eu un izvēlieties produktus par vismaz 45 €, tā ir samaksa pēc visām atlaidēm. Ja? Noformējiet pasūtījumu, vēlreiz pārliecinieties, vai kopsumma ir 45 €, un automātiski jūs jau saņemsiet dāvanā Greenmalk universālo audumu Green 8 € vērtībā, un šī akcija būs spēkā no 1. maija 0001 līdz 5. maija 23:59. Nu, vai arī 6. maija, 5. maija 0000. Lūk, tā kā jā, izmantojiet šo te iespēju pasūtīt, un tas attiecās gan uz klientiem, gan uz konsultantiem, tā kā partneriem, protams, varat arī saviem klientiem, kuri varbūt nekad nav mūsu mājaslapā, tā kā soli spēruši, un vienmēr viņiem liekas, ka tas ir kaut kas sarežģīts, un tā varbūt ir iespēja vienreiz pamēģināt veikt šādu pasūtījumu. Nu, un tad vēl papildus tā kā stimuliņš. Protams, arī nākošajā mēnesī mums ir dāvans pasūtījumu apjomu, jo lielāku pasūtījumu veicat, jo vērtīgāku dāvanu saņemat, un izmantojiet šo tādu izdevību, lai atjaunot savu ekoloģisko saimniecības piedarumu krājumus, ja, un saņemtu arī kaut kādas augstas kvalitātes produktus, un vienkārši bez maksas. Nu, piemēram,
Par 300 eiro pasūtījumu būs lielais vannas dvielis, pelēks. Lielais mēs īpaši uzsveram, lielais, jo Grīnvalka lielais dvielis ir tiešām varen liels, 70 cm reiz 1,50 m. Tas ir tāds, kurā var brīvi ietīties arī mūsu lielie Baltijas vīrieši, jo tieši speciāli priekš viņiem tika pasūtīts, ka ir liels dvielis. Un, protams, kad arī mēs sievietes varam viņos ietīties visu cauru, visā pilnā garumā, ja? Un šis te dvielis tiešām ir lielisks gan kā dāvana, gan arī nu, tā kā katram mājās no vienam dvielim tā noteikti šādam te ir jābūt. Jau runāju par to, cik viņš ir ļoti daudz mitrumu uzsūdz, ļoti siltumu labi saglabā, ātri žūst. Un par 120 eiro pasūtījumu savukārt dāvanām būs veseli 2 audumiņi, vesels tāds komplekts, iesācēju komplekts, skaistā kastītē, stikla audums plus universālais audums luks. Tas ir tāds komplekts, kurā ir 2 nepieciešamākie audumi, lai uzsāktu vidēji saudzīgu dzīvošanu un uzkopšanu tikai ar ūdeni un audumiņiem. Par 80 eiro pasūtījumu dāvanā ir stikla audums, un šis ir īpaši svarīgs audums tieši tagad pavasarī, kad ir jātīra māja, jālaiž saulīt istabā un visi logi ir jātīra tik tīri, ka mirdz. Un ar stiklaudumu tas ir izdarāms vieglāk par vieglu. Mēs vienkārši nomazgājam logu un pēc tam šo slapjo ar ūdeni mazgāto logu vienkārši noslaukam ar šo te audumu un nav nekādi nekā pūkas paliek, nepaliek kaut kādas švīkas. Tas ir labākais iespējamais, ar ko var tīrīt logus, un šobrīd nekā labāka vēl joprojām cilvēks nav izdomājusi. Tā, tagad es gribētu pievērsties pie tēmas. Ļoti ilgi es te gan esmu jau norunājusi, bet es gribu ātri, cik no es ātri vispār varētu to paspēt izdarīt. Gribu pastāstīt par kādu produktu, kas ir mūsu veiklā, un šis te produkts ir par ko man daudz ir jautājums uzdevuši, kāda starpība, kas ir kas, un tāpēc es gribēju mazliet vairāk par to pastāstīt. Ir Karela Hadeka, mūsu sadarbības partnera, aromaterapeita Karela Hadeka, ko jūs arī šeit bildītē redzat, kungu, kas ir pie saviem ziedūdeņiem, saviem produktiņiem nofotografēts. Ir viņiem dažādi ādas kopšanas līdzekļi un aromaterapijas līdzekļi gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem, gan arī dārzam. Bet šodien es īpaši gribētu pastāstīt, kāda ir tā starpība starp kā viņi saka, ādas ūdeņiem, jā. Mēs viņus, tā kā latviski, tā jocīgi ādas ūdens, laikam nē, tādēļ mēs viņus saucam par ziedūdeņiem, bet tas nav klasiski ziedūdens kā produkts, kas ir ziedūdens, tātad no auga iegūtais destilācijas procesā, destilāts, mēs latviski viņu saucam par ziedūdeni. Šis vairāk, šeit šodien es vairāk runāšu par toniku veidīgu, bet pastāstīšu, kāda ir starpība starp tiem, ko mēs saucam, Karela Hadeka produktiem, kurus mēs saucam par ziedūdeni un toniku, ja? Tātad kāda ir šī te starpība. Un šodien es pastāstīšu, kādi ir pieejami mūsu veikalā, kādi ir pieejami Karela Hadeka mājaslapā, jo, protams, mums viss sortiments nav, bet es atkal gribu jums atgādināt, ka jums vienmēr ir iespēja arī šos, tā kā
neiet nekādīgi uz priekšu, kad jūs varat pasūtīt un nākošā vešanas reizē mēs varam atvest tieši to, kuru jūs vēlaties. Ja? Jūs tur vēlaties rožu ziedūdeni, piemēram, kurš šobrīd nav mūsu sortimentā, tad jūs varat pasūtīt un mēs nākošā reizē atvedīsim. Un te es mazliet esmu tā kā uzrakstījis, ko pats Karels Hadeks saka, kāda tad ir tā starpība starp viņa ziedūdeņiem un tonikiem. Tātad ziedūdens noņem tīrīšanas līdzekļu atlikums no ādas, vārds sakot, ja mēs nomazgājam ar ūdeni un piemēram, kosmētikas salvetīt, tad mēs ar to ziedūdeni vēlreiz pārbraucam pāri, notīram sējiņu, ja? Un visu, gan sejas ādu, gan kaklu, gan dekoltē. Es ieteiktu arī roku ādu notīrīt ar šo te ziedūdeni. Un pamatā ir destilēts ūdens un atbilstoši ēteriskā eļļa. Tas ir tas, kas ir pamatā. Un losjo šie te tā kā ziedūdeņi nesatur alkoholu. Un toniks savukārt, kas arī Karela Hadeka ir toniki arī, tas jau ir tas, kurš, tā kā pabeidz ādas, to tīrīšanas procesu, tas samazina sebuma veidošanos un noņem liekos, tā kā taukus, ja, atslogo poru, un salīdzinot ar ziedūdeņiem, tas satur vēl papildus 7% spirta. Šāda koncentrācija alkoholam gan nav nekādas negatīvas ietekmes uz ādu, bet viņa, vairāk tā kā attaukos to ādu. Un arī, tā kā antibakteriāla vairāk būs pretiekais. Un tas vairāk, toniks varbūt vairāk izmantosim tad, kad ir jau taukaina āda vai riekaisu šāda, tad tajos gadījumos tas būtu pareizāk izvēle. Un kas ir ļoti labi gan vienam, gan otram Karela Hadeka produktam, gan tonikam, gan arī tiem ziedūdeņiem, ir tā, ka viņi ir ļoti maigi, nebojā ādas, tā kā aizsarg barjeru, ja, un arī toniki ir arī tie, kas, tā kā to pH līdzsvaru uztur. Un kāpēc izvēlēties tieši ziedūdeņus? Tad viņi ir, pilnībā vidē draudzīgi, kas ir mūsu svarīgā lieta, jā, grīnvalkā. Tie ir augu izcelsmes sastāvdaļas, saudzē mikrofloru un ādas aizsargu barjeru, un arī ir kā aromaterapijas, kas ir ļoti svarīga lieta. Arī aromaterapijas šī te iedarbība ir, jo tīrot ādu ar šo te toniku, kuram ir ēteriskā eļļa un šis te aromāts, viņi ļoti labi darbojas uz nervu sistēmu, uzlabo noskaņojumu, un man pašai ir ilang-ilang ziedūdens, un es esmu vienkārši apburta ar šo te ziedūdeni. Es viņu ņēmu līdzi arī uz Āfriku, un mājās es viņu izmantoju, un pie tam es viņu ļoti ilgi jau izmantoju, dienā no rīta un vakarā, un tas man ir kā tāds, gan atsveidzinošs rituāls, gan arī, tiešām tas jau izveidojies kā rituāls, un manai ādai ļoti, ļoti patīk ilang-ilang, jo man ir diezgan sausa āda, tā kā es neesmu, liela tā kā, tāda ļoti centīga savas ādas kopēja, un man absolūti nesatrauc manas mīmikas grumbiņas, un tad šis te toniks pilnīgi redzēja, kā sākot lietot viņu, pilnīgi izmainās man gan sejas āda, gan sejas ādas krāsa, gan sejas ādas tas tvirtums. Un tas man bija tāds diezgan pārsteidzošs pašai priekš sevis, un jā, ilang ziedūdens, tā tagad ir manējā tāda
pilnīgi visiem, kuri ir jau ar tādu tendenci uz ādas novecošanu, es visiem tiešām iesaku, pamēģiniet, noteikti pamēģiniet. Tā. Te es arī ir mazliet par to, ka ir dažādi veidi šie te ziedūdeņi un arī toniki. Un viss, ko es tagad turpmāk teikšu, viņš gan attiecās vispār uz Karela Hadeka šiem te produktiem, jo tie šie Karela Hadeka produkti, viņi ir gan bioloģiski ļoti aktīvi, kā kurš attiecībā pēc sastāvu, protams, cits ir ar pretiekais un cits ir ar mitrināšanu, vairāk reģenerējošām īpašībām. Un jebkurā gadījumā vienmēr tas strādās uz to, lai veicinātu ādas dabisko atjaunošanos. Jā, tātad šie te produkti, viņi ir ne tikai tādi, kas tikai, tā kā noturēs mūs kaut kādā līdzsvarā, bet viņi arī veic šo te ārstēšanas procesus, un tāpēc, ja jūs paskatīsieties, un es ļoti aicinu jūs Karela Hadeka mājaslapā paskatīties, kādi ir produkti un sastāvus un tā, tur mazliet gan prasās visu laiku to tulkošanu, jo viņiem ir čehu valodā tikai, bet ja jūs papētīsiet tos sastāvus un to iedarbību un blogā palasīsiet, ko blogā tur stāsta, tiešām tur ir vesela tāda sadaļa dažādām ādas problēmām, tas ir dermatītiem, tas ir atopiskajam dermatītam, dažādām veidiem, sēnītēm, dažādām, arī visai hormonālai sistēmai produktu. Visam tur jūs atradīsiet kaut kādus produktus, kas var sakārtot un produktus arī, kas neļaus nonākt līdz atkārtotai saslimšanai. Lūk, tā, ka tas ir ļoti, ļoti, tā kā svarīgi. Un, ja mēs salīdzinām savukārt ar ķīmiskajiem tonikiem, tad bieži vien ķīmiskajos tonikos pārsvarā būs liela alkohola šī te daļa, kas ļoti sausināda. Ļoti bieži, ja tur nebūs alkohols, tad tur būs klāt kaut kādas agresīvas vielas, kas var bojāt ādas aizsargu barjeru, un āda pēc tam kļūst sausa un jutīga. Tad, protams, dažādas smaržvielas, kurām ir mākslīgās smaržvielas, kas var izraisīt dažādas nelabvēlīgas un nevēlamas blakus parādības. Tad tā iedarbība ir īslaicīga uz to brīdi, un pēc tam iespējams, ka tās ādas problēmas būs vēl lielākas. Un, protams, vides piesārņums, jo daudz šīs sintētiskās vielas bioloģiski nenoārdās un kaitē vispār ekosistēmai. Un vēl es gribēju tā pieminēt, paskatīsimies tālāk, ja. Tad, ja mēs tā kā salīdzinām ar tos ziedūdeņus un tonikus ar ķimiskajiem tonikiem, tad, protams, tie ziedūdeņi un dabīgie toniki ir dabīgi, ķimiskie sintētiski. Ietekme uz mikrofloru ir ziedūdeņiem būs pozitīva un ķimiskajiem diezgan bieži varētu būt ar laiku negatīva un iespējams, ka pat uzreiz jau ir alerģisks kaut kādas reakcijas, ja, jo kairinājuma risks ir diezgan paaugstināts. Aromaterapijas efekts ziedūdeņiem ir, savukārt ķimiskajiem tonikiem ar ķimiskajām smaržvielām nav un ir pat negatīva šī ietekme, ilgtermiņa ietekme uz ādu, protams, dabīgajiem ir ādu uzlabo un ilgtermiņā tas kļūst arvien labāk un labāk. Savukārt ķimiskajiem ir pretējais efekts, ja sākumā vēl liekas, ka ir kaut kāds efekts,
pozitīvs, tad ar laiku viņš kļūst arvien sliktāk un sliktāk. Nu, un par ekoloģismu vispār nerunāsim. Lūk, un tad ieteikumi dažādiem ādas tipiem ir tā, ka taukainai ādai rekomendē tējas koku un biškrēsliņas ziedūdeņus, jo tie palīdz regulēt sabumu to produkciju, mazina arī spīdumu un novērš poru aizsprostošanos, kā arī samazina iekaisumu risku. Jūtīgai un sausai ādai ļoti labi būs lavandas ziedūdens un kliņģerītes toniks, kas nodrošina nomierinošu un dziedējošu iedarbību, mazina apsārtumu un kairinājumu un vienlaikus viegli arī mitrina ādu. Šobrīd, kad sāksies saules apdegumi, lavandas ziedūdens un vispār Karela Hadeka produkti ar lavandu un pat vispār tīra lavandas ēteriskā eļļa ir labākais, kas ir pret apdegumiem. Jā, tā kā atcerieties, ļoti labi ir šie te lavandas ziedūdeņi izmantot tieši tagad, kad ir tās sāksies apdeguma laiks, saules apdeguma laiks. Līdz ko apsārtums tā kaut ko ar lavandas produktiņiem uzliksiet, jūs jau jutīsiet, viss paliek daudz labāk. Normālai ādai savukārt, sauksim tā parastāji kombinēt droši vien, citrona un ilang-ilang ziedūdeņi atsvaidzina un līdzsvaro ādu, saglabājot tās dabisko mitrumu līmeni un vitalitāti ikdienas kopšanas rutīnā. Un savukārt nobriedušai ādai lavandas un ilang-ilang ziedūdeņi veicina šūnu atjaunošanos, uzlabo ādas elastību un mazina smalkās grumbiņas un piešķir arī ādai veselīgu mirdzumu. Par lavandas ūdenes neesmu mēģinājusi, bet ilang-ilang 100%. Ja? Lūk. Tā kā katram vajadzētu izvēlēties to, kas viņam visatbilstošākais, un tad arī tas rezultāts būs pats labākais. Un tad ir tādi toniki, kas ir speciāli izstrādāti pusauģiem. Viens ir meitenēm, viens ir puišiem, Girl un Bow. Un šie te Boy, protams, ir puišiem un Girl ir meitenēm. Un tad pusauģiem tā arī būtu viena no tādām ļoti labai tādai rīta rutīnai, ja, kad viņi uzklājusi šo te toniku uz tīras ādas, lai sagatavotu to dienai, nodrošinātu svaigumu. Tad dienas laikā var izmantot arī kā tādu atsvaidzinošu migliņu, lai nomierinātu ādu un atjaunot mitrumu līdzsvaru. Un vakar kopšana lietot jau kā attīrīt visus putekļus un dienas netīrumus no sejas un arī, ja ir sejiņa mazgāta ar ūdeni, un ūdens ir vairāk sauss ūdens mājās jums, vai ir kaut kāds krāna ūdens, kas nav īpaši patīkams ādai un sausinādu, tad, lai neutralizētu šo te pH, kas ir izveidojies, un saglabātu ādu, sagatavotu arī ādu naktsmieram. Un tad ir tāda īpašā kopšana, kas ir taisna hormonu svārstību laikā, var lietot biežāk, lai nomierinātu tādas iekaisums un novērstu aknes uzliesmojumus. Un tas jauniešiem, protams, ir pats tā kā svarīgākais, lai nesāk šīs te pumpiņu spiešanas un nervu problēmas ar to, ka tu izskaties neglīti, tad ļoti labi ir jau profilaktiski sākt lietot šos tonikus, vai sākt var vispār ar kādiem ziedūdenīšiem, kas jauniešiem ļoti labi būtu. Tas pats lavandas. Un tad jau pēc tam pāriet arī uz šiem te tonikiem, kad jau sākās tā hormonāla tā kā disbalans. Un šie te līdzekļi ir speciāli izstrādāti tieši ņemot vērā pusauģu ādas tās specifiskās vajadzības, un veidots arī tas sastāvs ir, lai līdzsvarot hormonālās svārstības izraisīto sebuma šo te veidošanos, pārprodukciju, ja, kad pārāk daudz tie tauciņi veidojās.
nomierināt iekaisumu, samazināt aknas rašanās risku un vienlaiks arī nodrošināt tādu maigu, mitrinošu, tonizējošu iedarbību. Un te es arī mazliet esmu iztirzājusi katru no šiem te tonikiem, kā kurš, jā, tātad tas, kas ir puišiem toniks, ir vairāk ar tādu koksnes aromātu, ar ciedra, zaļā mandarīnu un priecētriskajām eļļām, un viņas arī palīdz gan atjaunot, gan nomierināt tādu, un ciedrs ir pazīstams arī ar savu ietekmi uz tieši tā sebumu ražošanu, tādu optimizēšanu, tik cik viņi ir vajadzīgi, nevis tā pārprodukcija, visu laiku taukaini ādi, ja? Un ar parastajiem, jo sevišķi ar šo te lielo spirta daudzumu, losjoniem un tādiem produktiem panāk pretējo, viņš sausina ādu, un āda pati atkal ražo taukus, lai nebūtu sausa āda. Un tas ir tāds ritenis, kur sākās ļoti lielas problēmas. Nu, lūk. Un šeit arī, jā, tad mēs varam arī uz to, uz jau mitras tās vatītes uzlikt to losjoniņu vai viscaur samērcēt, tas, nu, kā vēlās. Ja uz mitras, tad būs nu, mazāk tas toniks aizies. Un meitenēm savukārt ir tāds toniks šobrīd puišiem toniks nav mums noliktavā, bet meitenēm ir vēl. Un toniks, šis, kas ir meiteņu toniks, ir ar maigu augu smaržu, ar palmrozes un melises etriskajām eļļām. Un tās palīdz optimizēt tādas fizioloģiskās funkcijas un tādējādi atbalstīt sebumu veidošanos. Ir pretiekaisuma nomierinoša iedarbība un ir paredzēts ikdienas ādas kopšanai pusauģiem. Patiesībā gan viens, gan otrs, nu te tikai atšķirās aromāts, bet viņiem ir, abiem diviem ir šī te iedarbība pretiekaisumu un tā, ka varētu lietot, viens un otrs varētu lietot arī otra tipa, bet kā aromaterapija noteikti ir labāk ievērot šo te sievietēm sieviešu, vīriešiem vīriešu, tāpēc, ka šīs te arī palmrozes, piemēram, ēteriskā eļļa, viņa arī strādā vairāk uz to, nu, tā kā sievišķo hormonālo sistēmu. Savukārt ciedrs vairāk būs uz vīrišķo. Lūk, bet abiem diviem ir skaists aromāts un ļoti laba iedarbība. Tad kāds ir ziedūdeņu un toniku klāsts. Šobrīd pieejamais pie mums Grīnvalk veikalā ir kliņģerīšu toniks, lavandas biškrēsliņa ilang ilang un citra ziedūdeņs. Un tad teiskoka ziedūdens. Arī teiskoka ziedūdeni arī var droši izmantot jauniešiem. Arī šim te, ja sākās problēmas ar akni, ar pārāk lielu taukošanos, iekaisumiem, tad ļoti labi ir, jo teiskoka ziedūdens dziļi attīra poras, novērš netīrumu un sebumu uzkrāšanos, un tas parasti arī ir tas iemesls, kāpēc sākās dažādas ādas problēmas. Teiskoka ziedūdenim ir arī antiseptiski iedarbība, tātad pretiekaisumu, jo ir šīs te dabiskās antibakteriālās īpašības, un tās palīdz cīnīties ar akni izraisošajām baktērijām, samazina iekaisumu un putīšu veidošanos. Ādas līdzsvarošana notiek arī ar teiskoka ūdeni. Tas regulē sebumu produkciju, samazina ādas spīdumu, bet nesausina to pārmērīgi, kā ķīmiskie līdzekļi to dara. Un nomierina ādu, jo šeit arī sastāvā ir pantenols un urea un alontaīns, kas nomierina kairināt ādu un pātrina tās atjaunošanos pēc iekaisuma. Un šis te teiskoka ziedūdens tiešām ideāls risinājums pusauģiem un pieaugušajiem ar tendenci uz akni vai problemātisku taukainu ādu.
un tas darbojas gan profilaktiski, gan palīdz ārstēt jau esošas ādas problēmas, vienlaikus saudzējot ādas dabisko aizsargu barjeru, par kuru mums visu laiku ir jāpiedomā un jārūpējās. Un tad ilang ziedūdens. Tam ir vairāk tonizējoša iedarbība, bagātina ādu ar vērtīgiem mitruma komponentiem, uzlabo ādas toņu vienmērību un elastību, veicina šūnu atjaunošanos un ādas smirdzumu, un arī ir aromaterapijas efekts, uzlabo garstāvokli un padara dzīvi skaistāku. Īpaši vērtīgs ir nogurušai un novecojušai ādai. Tā maigais, bet efektīvais sastāvs palīdz uzlabot ādas elastību, mazina sīkās grumbiņas un piešķir sejai svaigumu. Pantenols un alontanīns sastāvā papildina ilang augdabiskās īpašības, veicinot ātrāku ādas atjaunošanos un aizsargā to no vidas faktoriem. Šeit es gribēju arī mazliet pastāstīt par to, ka Karelam Hadekam ir gan sejas ūdens, tas, kas mums ir šobrīd ofisā noliktavā ir, un kuru es šobrīd lietoju, un ir arī toniks, un tur kāda tā starpība, tad es pastāstīšu. Tātad ir gan ūdens sejas, gan toniks, un tātad sejas ūdens sastāvā ir destilēts ūdens un ilang ēteris, tās pamat lielākās sastāvdaļas, ja? Ilang ēteriskā eļļa. Savukārt tonikā ir ūdens, ilang ēteriskā eļļa, pantenols un vēl dažas vielas, alontanīns un tā. Tad iedarbība sejas ūdenī, maigi atsvaidzina, tonizē ādu, piemērots jutīgai un sausai ādai. Savukārt tonikam tā iedarbība jau būs, viņš dziļāk tonizē ādu, palīdz atjaunot ādas pH līmeni, satura mitrinošas un nomierinošas sastāvdaļas. Un lietot var, sejas ūdeni var izmantot visas dienas galā kaut vai kā atsvaidzinošu miglu dienas laikā, vai arī pēc nomazgājam seju un pēc tam uzklājam. Un savukārt toniks, viņš jau strādās jau, lai sagatavotu tādu turpmākai kopšanai krēmām kādam vai ko. Un savukārt sejas ūdens visiem ādas tipiem ir piemērots īpaši jūtīgai un sausai ādai, un tas toniks visiem ādas tipiem īpaši kombinētai un taukainai ādai. Un tad, ja mēs tās salīdzinām, tad tas sejas ūdens vairāk atsvaidzina un tonizē, savukārt toniks dziļāka tonizēšana un pH līdzsvaru normalizē, ja? Tad sastāvā tātad ir sejas ūdenim būs dabīgais destilāts un ilang ēteriskā eļļa, un savukārt tonikam tur vēl papildus mitrinošas un nomierinošas sastāvdaļas, un tātad piemērotie ādas tipi arī jau runājām. Un tātad sejas ūdens viegls un atsvaidzinošs līdzeklis lieliski piemērots jutīgai sausai ādai, un sejas toniks dziļāk jau tonizēs un vairāk arī būs taukainai ādai arī piemērots. Lūk, tā kā tas ir par to ilang manu tādu ļoti mīļamo produktu, teiksim tā. Un tad ļoti svarīgi ir tiešām izvēlēties, ko tad kādai ādai izvēlēties, ja, tātad ādas tips pusaudžiem būs šie te toniki, ja, par kuriem jau runājām, taukainai problemātiskai būs tejas koks, sausai jutīgai lavanda, citrons būs normālai sejas ādai. Viņa arī, citronam arī ir tas, ka, ja ir pigmentācijas plankumi ļoti labi strādā nobriedušai ādai, savukārt būs ilang. Un tad
Tad, jā, kādas ir priekšrocības Hadeka ziedūdeņiem? Dabīgs sastāvs, saudzīga iedarbība, aromaterapija arī pie reizes ir, un, protams, ir ekoprodukts, jā, kad vidē draudzīgs un bioloģiski noārdās, un tāpēc arī ļoti labs fiziskai un tādai emocionālai labsajūtai ļoti labs produkts, laba izvēle. Un šeit es esmu varbūt, ka tā tā īpaši tie, kas ir, tagad šie ir tie, kas mums ir veikalā, uz šo brīdi, tieši uz šodien ir. Vai viņš būs rīt pēc mūsu sarunas, es jums nevaru pateikt. Bet šobrīd ir citrona ūdens, tātad nogurušai taukainai ādai arī ļoti labi, maigā tīra poras arī, nomierinoši iedarbība ir lavandas ziedūdenim, un, kā es teicu, arī pēc visiem apdegumiem ļoti labi. Un teizkoks ir antibakteriāls līdzeklis problemātiskai ādai, īpaši, kam ir iekaisuma, akne, ja, un tā. Lūk, tad vēl mums ir biškreisiņa ziedūdens, pretiekaisuma un antiseptiska iedarbība, piemērots jutīgai un iekaisušai ādai, un ilang-ilang ziedūdens, harmonizējoši, nomierinoši iedarbība visiem ādas tipiem, jo sevišķi elastību zaudējušai ādai. Un ir kliņģerīšu toniks, kas būs vairāk efektīvs taukainas ādas kopšanai ar nosliec uz iekaisumiem un akni, jā, jo kliņģerīts, mēs zinām, antiseptisks līdzeklis vienmēr ir bijušas. Un kā varam izmantot? Tātad varam izmantot kā toniku, kā attīrītu ādu, sagatavot turpmākai kopšanai, vienkārši kā atsvaidzināšanai, dienas laikā atsvaidzināt ādu un uzlabot noskaņojumu. Sejas maskai, jā, mēs uztaisām kaut kādu, piemēram, ar mālu, zilo mālu, jā, masku uztaisām, vai avokādo masu, masku, un pieliejam klāt, nevis lejam ūdeni klāt, bet ziedūdeni pieliejam klāt, ļoti labi sejas maska. Tad arī jebkuru serumu papildinājums, vienkārši, lai pievienot vēl serumam, tad arī būs intensīvāk iedarbība gan tam serumam, gan arī ziedūdeni būs labāks tas rezultāts. Varam dažādi izmantot. Var arī, protams, ar kaut kādiem gēliem sajaukt ar eļļām, tikai tad, ja viņas jau ir tāds serumiņš izveidots. Vienkārši, ja mēs pie eļļas pieliesim, tur tā sajaukšanās viņam nav ļoti efektīva, jo ūdens ar taukiem nevisai labi sajaucās, kā mēs zinām. Un tad, protams, dažādiem gada laika apstākļiem izvēlamies arī atšķirīgus ziedūdeņus. Vairāk vasarā būs tie atsvaidzinošie, ziemā vairāk mierinošie un barojošie. Un tāds kopsavilkums, kā bez šīm sintētiskām piedevām un kaitīgām ķimikālijām šie produkti ir. Ja pareizo toniku izvēlās, tāda klientu apmierinātība ir ļoti, ļoti laba un ļoti labi rezultāti ir. Un mums šobrīd ir 7 dažādi ūdeņi un toniki mūsu veikalā Greenwalk, bet plusā jūs varat pasūtīt jebkurus citus no Karela Hadeka, ko jūs vēlaties. Tur ir ļoti daudz. Tur vēl ir kadiķa, tur vēl ir rozes, kas man vēl tā prātā nāk, tur ir krustnagliņas. Vairāk prātā man nenāk, bet tur ir vēl daudzāki. Tā ka tos visus varat arī šāda veida pasūtīt. Un to, kā pasūt, jūs zinat, jūs vienkārši uzrakstiet uz Office, jūs ieliek sarakstiņā, un tad, kad mēs pasūtam Karela Hadeka produktus, tad mēs pieliekam jūsējo produktiņu klāt.
Nu, lūk, tā es tagad esmu, nu, tā, wow, fiksi un ātri izskrējusi cauri. Cik nu fiksi? diezgan raiti man negāja, teiksim tā. Diezgan pamatīgi es te ilgi pļāpāju, bet man liekas, esam netiek vaļā no mūsu Nu tā, kur tad? Negrib viņš man. Nepakam viņš negrib man, draudziņi. Mums jau viss laiks jau iet pāri. Bet viņš kā negrib, tā negrib man līdz galam. Nu, izskatās, ka es nekādīgi netikšu. Kas notiek? Jā, nu labi, tad es jums vienkārši pastāstīšu, ka man nu tā nevar. Tā nevarēs. Nepakam man neiet. Nepakam man neiet uz priekšu prezentācijā. Nu, piedodiet. Vienkārši stāstīšu jums, kā ir. Vienkārši. Nu pat man beidzot izdevās. Tā. Un, protams, webināra beigās liela pateicība jums par dalību webinārā, pie tam tik traki ilgā webinārā, jā, stundu un vairāk mēs esam pavadījuši kopā. Un sirsnīgi pateicos par jūsu laiku. Un jums dāvanā ir luksaudumiņš, kuru jūs krāsu pateiksiet pie savu pasūtījumu, tad, kad taisīsiet pasūtījumu, pierakstiet, kuras krāsas luksaudumiņu jūs vēlaties saņemt dāvanā. Nu, vai ja nebūsiet pierakstījuši, tad Ramona jums pieliks tādu krāsu, kā viņai ienāks tajā brīdī prātā, vai ne? Arī tā noteikti nebūs liela problēma. Nu, lūk, un paldies jums liels, un uz tikšanos jau 27. maijā, kad mēs runāsim jau par jūnija webināra akcijām, un, protams, milzīgs prieks jums visiem, ka jūs esat kopā ar mums. To es jums teikšu katru reizi, jo tiešām es esmu ļoti, ļoti pateicība, ka jūs esat kopā ar mums, un Greenwalk bez jums vispār nav Greenwalk. Un liels paldies visiem mūsu konsultantiem, visiem mūsu partneriem, visiem mūsu klientiem, ka esat visus šos daudzos gadus bijuši kopā ar mums un esat šodien šajā laikā kopā ar mums un visās pārējās dienās. Mēs jūs ļoti, ļoti mīlam un esam dziļi sirsnīgi pateicīgi jums par to, lai skaists šis skaistais pavasars, kurš jau, te ar kājiņu atnāk, te aiziet, pavasars jau ir klāt, bet tuči jau nāk siltā vasara, un nākošo reizi jau tiksimies ļoti, ļoti siltā un skaistā un saulainā laikā. Lai skaists šis ziedēšanas laiks uzziedam, jebkurš vēl ir pumpurās, dziedam, plaukstam, nu pat jau ir īstais laiks, lai ziedam.
un priecējam visus apkārtējos. Atā, uz tikšanos jau 27. Atā!